Labrīt! Šodien ir 27.07.2025. Šodien man ir pierakstīts. Es aizmirsu. Te Latvijas Republikas raidījums ar komentātoru Lauris Nikolājevs ar pseidonīmu DVD Laurencio. Šodien viņš runās privātā dzīve un apziņa. Tā, zini, nevar jau saprast neko. Es tā biju domājis. Kur sākās privātā dzīve, zini, internetā vai vispārībā un apziņa. Es tagad vienkārši skatos par apziņu raidījumus. Krievu valodā, es latviešu valodā man nelec virsū YouTube'ā. Tur, man liekas, tādi gudrāki cilvēki ir krievu valodā, jo citu valodu es nezinu. Un stāsta arī par to, kā viņi tur ir. Tā apziņa, laika gaitā, kā viņi ir tur smadzenēs ielīdusi, un cik viņi tur liela ir. Es jau tikai tikko sācis skatīties esmu. Neko nesaprotu. Jo, piemērs, tas man patika ļoti labs piemērs. Veikalā es ēdu konfektes, jo viņas ir saliktas pa ceļam par to, ka viņi man mānās ar cenām. Un saliek pa ceļam viņi. Ja jau viņas tā nedrīkst ņemt, tad jau, lai uzliek pārdevēju, kā vecos laikos pasaka, tik un tik ieber, viņš ieber, un kamēr naudu neiedod, viņš konfektes neiedod. Bet viņas ir saliktas pa ceļam. Tādam tā kā kārdinājumam. Bet apziņa mana zina, tur nav rakstīts, viņas var ņemt vai nevar ņemt, vai viņas jāieliek maisiņā vai jāmaksā pie kases. Nekas nav rakstīts nekur, nekas stāv konfektes, es esmu veikalā, es viņas ēdu, bet zinu, kad it kā viņas tā ēst nedrīkst pavelti. Jāieliek maisiņā, pie kases jānosver, samaksā, un tad drīkst ēst. Bet tā jau arī gluži nav zakšana, zini, jo tā ir pagaršošana. Arī, es esmu arī konsultējies. Jo, ja es viņas nestu ārā aiz kases, tad tā ir zakšana. Bet, ja es viņas tur ēdu uz vietas veikalā, tad tā ir degustācija. Tā sanāk, jo es jau ko papētījis esmu, ja iet runa par veikaliem. Tad ir jau, piemēram, riekstus, kurus nedrīkst ēst, tie ir iepakoti zināmā iepakojumā, tad es, ja, piemēram, viņu atvēršu vaļā, ēdīšu, tad es apzakšu nākošo cilvēku. Tā apziņa tā strādā. Un tad ir tā apziņa, zini, privātajā dzīvē. Un es domāju, vai es nepārkāpju robežas savā raidījumā. Un es, piemēram, paskatos kādu citu raidījumu, zinu, kaut ko jau gribas parunāt, bet galva jau zina. Galva, tas zina, ko drīkst runāt, ko nedrīkst runāt. Un tad zina tāds koks ar diviem galiem par to apziņu, ko drīkst, ko nedrīkst. Jo, es jau zinu, te varu vāvu, stundām ilgi man piemēra pietiek, zinu. Bet privātā dzīvē, zinu, tā man pats interesantākais, kas ir par to sadarināšanos, bildināšanu, un pēc tam es to visu apmēram saprotu. Tur jau skaidrs ir, ka noslēdz laulību, tas jau ir līgums, ķipā, valstiskā līmenī. To es visu saprotu. Tur, man liekas, nav, tur vēl īpašumi, mantas, viss dalās, jo ir laulībā. Bet es runāju tieši, kur to visu paskatīties, piemēram, ir, es, dzirdējis tik tā esmu. Un man apziņa tā domā, kad ir sadarināšanās, viena lieta, un bildināšana ir cita lieta. Es tā domāju. Bet varbūt es kļūdos, kad sadarināšanās uzdāvina gredzenu, un arī, es to tiešām nezinu, saka jau, ka vīrietim jādāvina sievietei, bet tas ir kaut kur rakstīts, pierakstīts, kas kuram dāvina
kāds, jo ja tagad ir 69 genderi, kas tad tur kuram dāvina to gredzenu? Nu, man apziņa runā, ka tas, kas vēlas tā kā viņa sadarināšanās gredzenu uzdāvināt, tā kā pieturēt uz gadu, jo es zinu, ka tad gads darbojas sadarināšanās. Nekur neesmu tādu oficiālu informāciju neko lasījis, bet apziņa to zina. Un apziņa mana domā, ka pilnīgi vienalga, kurš genders kuram uzdāvina to sadarināšanās gredzenu. Un tad viņš gadu pietur. Nu, viņš visādus var dāvanas dāvināt tā gada laikā un visu kaut ko. Un tad, ja tas pārdomā vai kāds cits viņu uzdāvina sadarināšanās gredzenu, viņam jādod tas gredzens atpakaļ tam dāvinātājam un visas dāvanas, ko ir dāvinājis, jo viņš ir tā kā atteicies no tā labumiem visiem. Un es nezinu, kur tas viss ir pierakstīts. Nu, es, protams, sākumā pastīšos tos raidījumus, un tad, ja man tas tiks ļoti svarīgi, es sākšu pētīt tās lietas visas, jo, lai nebūtu kā iepriekšējā dzīvē, ka viss pa ceļam. Gribās tā kārtīgi gribas, tā, kaut ko kārtīgi gribas dzīvē izdarīt. Tā man ir ar to. To, kā privātā dzīve, manā gadījumā, es jau arī kā viss raidījumus vadu privāti, bet cits vispārībā ģenitālijas rāda, vai ar pupiem berzējās, vakar man bija Facebookā pupiem berzējās, kad ir pāris, es arī pasludināju, ka esmu pāris, tad tas jau nav tā baigi privāti, cik es saprotu, jo ne jau es vienīgais pasludināju, ja viņš tā piedāvāja, es arī redzu pazīstamies ir pasludinājis, ka ir pāris tagad, un tad, kad viņš ir pasludinājis, ka ir pāris, es domāju, viņi jau ir baznīcā, diez vai, jo tad jābūt salikuši bildes baznīcas un gredzenus kaut ko. Ja es saku tikai pāris, tas nozīmē tāds, kā bez tā sadarināšanās gredzena var būt interneta pāris. Bet tā kā man internetā ir, es tā īsti nezinu, bet man ir daudz konti internetā. Un es domāju, ja, piemēram, uztais internetā daudz, tikko izgudroju, zinu, lai būtu life hacks. Uztais, piemēram, internetā daudz kontus, tu jau vari katrā kontā ar citu kontu sadarināties, piemēram. Dzīvē sadarināties vispār ar citu gredzenu iedot. Tas ir tā kā tām konfektēm, ķipā. Bet apziņa tā zina, ka tā nav. Tāds jautājums. Noteikti, kad pienāks pie viņa, pienāks pie tā jautājuma, galvenais bez spiediena. Spiediens, lai nav. Tad jau kaut kā sapratīs noteikti. Man apziņa saka, ka noteikti sapratīs kaut ko. Noteikti tā ir. Un tas tā ir. Tā runa par to apziņu. Un, tad arī tur, runā raidījumos. Piemēram, cilvēks ar sunīti runājas vai ko. Sunim točnē ir kaut kāda apziņa vai lopiņam. Viņš taču var zināt, viņš citreiz tur tāds. Viņam tā kā raksturs, tā ir tā apziņa. Viņš kaut ko tādu zina, pat par just, kad viņš to grib darīt un negrib darīt. Tad, es jau vēl tikai pirmās reizes, ieslēdzu to raidījumu, aizmīgu uzreiz. Bet, pati atpakaļ kaut ko paklausos. Un, jūtu, ka, tur par citām lietām runā, ko es bišķi saprotu, to es visu saprotu, bet tur tā kā, klausos, un pagaidām tā grūti saprast ir. Bet, galvenais ir klausīties, jo es vienu dienu, tādu ļoti spēcīgi, tur pa baznīcu, tur tik spēcīgi, vispār iebies klausīties, bet, rītu tā kā savādāk bija. Un es domāju, varbūt, taču skola arī, tu kaut ko klausies, nepatīk, bet kaut kā taču to skolu beidz, un kaut kas jau tomēr kaut apziņa tur rodās. Tāpēc man šodien tā ir tā privātā dzīve. Ko nozīmē tā privātā dzīve? Bet apziņa jau zina apmēram. Bet laikam katram jau tā apziņa un tā privātā dzīve un tie sociālai tīkli kaut kas tur bišķi savādāks ir. Jo citam ļoti privāti viss ir, ļoti privāti, citam mazāk privāti ir. Tā laikam ir. Citam ir
Jau kontinentāli privāti. Labi. TVDR Laurencio slēptā reklāma.